Viņi, protams, pirmām kārtām tiek pieskaitīti galvenajiem favorītiem. Lūk, šā gada Eiropas čempions Colins Jacksons. 13.02 šajā sezonā. Jā, tieši Jacksonam blakus pusfināla Eiropas čempionātā skrēja Staņislavs Oljārs. Tiesa gan bija spiests izstāties. Un lūk, blakus viņam pasaules čempions Alains Džonsons, Amerikas Savienoto Valstu pārstāvis. Jā, vienīgais, kuram šajā sezonā izdevās veikt 110 metru barjeru distanci ātrāk par 13 sekundēm, 12.98. Blakus Beidzot viss kārtībā sportistu distancē un uzreiz no pirmajiem metriem Jacksons un Johnsons siena vadībā. Un Švarthovs pa otro celiņu lieliski skrien. Viņš šobrīd atpaliek 13.18 provizoriskais uzvarētāja rezultāts Alains Džonsons. Jā, Alains Džonsons pirmais, Colins Jacksons otrais, bet kas bija trešais, to mēs vēl... Labs rezultāts. Šķiet, ka Falks Balcers trešajā vietā finišē vācu sportists. Pēdējos metros jau šajās finiša rūtīs izskatījās, ka par 6 sekundes simtdaļām